Pagalmā dzīvoja meža pūce. Kāpēc nogāzā? Nezinu, kas itēji. Pūce. Jā, meža pūce taisīsim mojujai, ja? Kai tu domā, iedzīvosi tamā būreitī? Ko? Ar ko jāsāk? Tā jau sāks visa māja. Oliver, tu zini, par ko vajadzīgs ir būreits meža pūcei? Šeit. Jā, šitā būs māja. Kur dzīvoja meža pūcis? Būrītī. Būrītī, jā. Un vēl kur? Un ārā. Ārā, jā. Lielajā kokā varbūt? Jā, un arī tur iekšā. Uztaisīsim jai sātu. Tā arī? Jā, tas arī būs vajadzīgs. Šeit? Jāprasa tētim. Sāksim ar greideņu. Kas? Saliksim greideņu. Labi. Labi. Ko mums jums vajadzēs, lai sataisītu sātu? Saliksim greidu. Jā. Iekšā. Ko mums jums vajadzēs? Mums vajadzēs pēc tam to. Jā. Tētī. Pēc tam to vajadzēs. Aizēj sameklēja āmuru. Kur Kur varētu āmurs? būt āmurs un noglas? Kas? Kur ir āmurs un noglas? Ejam sameklēt āmuru un noglas, labi? Jā. Ej šī. Nu, meklēj. Maķišame. Lekur. I tu, jāņemsi? Jā, Ņem. tas. Palīdzēsi tētam taisāt? Ar to, ko var trīs. Noglas. Ej šī, pie tētis. Kur ir nagles? Rekur. Tas nagles iztīsim ar to. Jā, ar āmuru. Tās nagles. Jā. Ar tās. Visas, jā, nāc Ar palīdzēsi tās tētim. nagles. Tos arī būs vajadzīgas. Nu, nāc. Nāc palīdzi tētim. Kurus naglas mums jums vajag izmantot? Tagad. Šeit. Planētas? Jā, plānākas. Tas ir izcēlts. Šeit vajag likt. Labi. Šeit. Šeit, Oliver. Rekā. Jā. Šitā te. Labi. Vai tu esi gatavs? Nu, Ai. Jā. pagaidi, drusciņ, pagaidi. Tev laikam ir pārāk zemu. Man arī. Pagaidi. Un tagad tu, turpini. Pirkstas malā, pirkstas malā. Kāpēc viss uz leju nē? Nu, es palīdzēšu drusku tev, labi? Dēļ to, ka tu pušdienis nāsi paiets. Tad varēsi vēl. Šeit. Šeit ar to āvuli. Šeit. Jā, mums tiek. Šeit. Jā. Pieturēšu. Drusciņ greidiņu. Jā, vajag vēl noglu. Ai, dieniņ. Pacēl āmurītī, jā? To arī Tad, tagad. kur iedosim tev plānāk, Oliver, nākties ist. Ar tādu arī. Tādu arī varēs, jā. Kā? Jei, neaizies cauri manikas. Tā, nu, labi, tagad, Oliver. Kur tavs āmurs? Nu, sītrā, kur iekšā šo plāno. Sītrā, kur iekšā. Lūdzu. Pirstas malā. Jā. Šādais tās ir. Nē, pagaidi. Ai, drusku vāk iztaisnot. Jā. Sītrā. Var es tev palīdzēšu drusku? Nē. Kopā. Davai. Mammai būs drusku vairāk spēka. O, pazaver. Un vēl drusku. Nu, re. Pārāk viegli sāmurs, laikam. Jā. Nu, o. Vēl vīnu dielēti vāga Labi, pīli. tas grīdiņai. Jā, Oliver, padod tētim noglas. Padod tētim noglas. Divas. Tikai divas. Trīs. Divas. Tā. Nā, līdz atpakaļ. Divas. Nē, divas nevajag. Dod man noglu vīnu. Iedod man vīnu noglu. Nē, divas. Nu, man vajag vienu noglu iedzīt. Nē, divas. Es nevaru divas savas iedzīt. Es pieturēšu drusku. Nē. Bet mums Otru? noglu krosāšana ir vīnu. Jā, zilā krosā. Re, mums ir tāda grīdiņa. Paņem naglas, Oliver. Paņem visas naglas, lūdzu. Visas naglas rokās. Tas neglas lokās. Jā. Jā, tā.
Tagad, laikam, citīsim. Vienu. Soniņus. Tā. Tas viss Jā. netulo. Sēniņš. Tā pielīkam kūpā. Šeit. Likt. Oliver, kā tu domāji, pucei patiks mūsu bēurēts? Jā. Jā. Vajag daļ tam kārtīgi sataisāt, lai jai patiktu. Šitā. Īsim šitā. Likam, tam līdzenīt likt ar maliju. Es domāju, varbūt, nu jā. Nē, maliju. Jūties, nā tā. Vajadzēs vēl vienu noglu? Tēti. No, Mēs sapējam bulisus. Jā. Meža pucei. Bulisus? Jā. Daudz? Vīnu. Kas? Tikai vīnu. Nē, Vienai daudz. Vienai ģimenei viens bēurēts. Nē, daudz. Jā, ļoti Daudz labi. būlu. Daudz vajag. Nu, Jā. tu daļēbnieki sataisās. Kas? Tu daļēbnieki daudz bēurēšus sataisās darbnīcām. Kas? Balts ar dasu aizana. Nē, nesaki tā. Labi, nescīšu. To brauks darbu. Es būtu vajag palikšu un teikšu. Labi sarunāts. Katrai ģimenei jāsataisa viens bēurēts. Nē, Nē? nav gan. Katrā latvieša pienākums uztaisāt vienu bēurēti. Pavasarī. Jo, nu redz, cik tētim ātri sanāk. Veiklas rokas. Smagi salīgi. Tādā parkā vai kā Pucei pos. īt iekšā, jā, tagad? Nu, redz, jau. Pusīt. A tā pusīte. Tā, Jeitī tagad dzīvos. Tagad to ir viena daudz. Paliks uz zemes āmulis. Joprojām. Paliks uz zemes āmulis. Labi. To skaidrs, Oliver, to skaidrs 4 metri no zemes. Vairāk. Pulcem pateikt parasti kopi, dažādi seni parki, kur ir lieli dūgumi, jo dabisko dzīvesvīta pulcem ir lielos dūgumos, jūs labprāt jūs izmantojat, bet tā, ka milzīnos samazinās tī dabiskie dūgumi, mēs izdarīsim ļoti daudz vecus arī kūkus, vai arī izleust vātros un ir nodzīvojuši savu dzīvi un aiziet bojā. Tad ļoti vērtīgi pucēm ir izvītot mākslīgos sligzdvītus. Piemēram, šāda veidā konkrēti izbūrēts ir meža puces būrēts, un šodien mēs jau uzliksim vecajos burvēšu kupus Rēzeknē ar cerību, ka te varētu izmatinot skaidā meža puce. Un tā, ja mēs esam blokus Rēzeknes upei tepat, nu kaļdeņa lejā, tad pastāv arī īspēja, ka, piemēram, taidi ūdens plūs tikai lielo gaura vai gaigala arī varētu izmantot itu būreitī savai liksdošanai, kā likstvītu. Dēļ tam mēs 6. aprīlī aicinām ikvienu, kurš vēlās uztaisāt arī sev
kaidu meža pūcis, mojas strozda vai lielos zēlētis būrēti droši nocīt uz putnu būru darbneicu un jūs būs īspējā kļūt par krustacokiem kaidam no itīm putnim. Ja arī jūs gribat izgatavot šaidu putnu būrēti meža pūcei, lelē gaurai vai gaigalai, tad tīkamies 6. aprīlī putnu dīnos Rēzeknē.